mīlestības maržot sāk, debesis ir tuvumā, kad sirds mūri sabrukt sāk, debesis ir tuvumā, kad postā vietas tiek uzceltas un dziļas sāpes remdētas. Tūkstnesī, kad lietinā, debesis ir tuvumā, kad postā vietas tiek uzceltas un dziļas sāpes remdētas. Tūkstnesī, kad lietinā, debesis ir tuvumā. Kad mīlestības maržot sāk, debesis ir tuvumā, kad sirds mūri sabrukt sāk, debesis ir tuvumā, kad postā vietas tiek uzceltas un dziļas sāpes remdētas. Tūkstnesī, kad lietinā, debesis ir tuvumā. Kad miera vārti vērties sāk, debesis ir tuvumā, kad mīra gaisma sildīt sāk, debesis ir tuvumā, kad šaubu ķēdes tiek pacirstas un dziļas sāpes remdētas. Tava sirds, kad dzīvot sāk, debesis ir tuvumā, kad šaubu ķēdes tiek pacirstas un dziļas sāpes remdētas. Tava sirds, kad dzīvot sāk, debesis ir tuvumā. Draudzīja baznīca, mums jāsaprot, tā ir Kristus miesa, pareizi? Bībele saka, tā ir Kristus miesa. Un kā, mums jāsaprot, ka baznīca nav organizācija, ja, bet ka baznīca tas ir organisms. 1. Korintiešiem 12. nodaļa. Jo kā miesa ir viena, un tā ir daudz locekļi, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā ir Kristus. Draudze nav šķirama no Kristus. Tad tā ir rakstīts. Tas mums jāzina. Zinu, ka daudz cilvēki to nezina, ziniet? Sevišķi kaut kur aizbraukuši ārzemēs, viņi to negrib pieņemt un zināt. Viņi saka, ka es ticēšu un sēdēšu mājās un viss būs kārtībā. Viņi neiet nav uz vienu draudzi, viņi uzskata, ka var mājās sēdēt un Dievam ticēt mājās. Mums jāsaprot tā, es gribēju pateikt. Mums jāsaprot, ka Kristus ir galva, ja? Un baznīca, draudze, tā ir miesa. Mēs to jau zinām, kristieši. Ka Kristus ir galva un baznīca, draudze, ir miesa. Un tie cilvēki, kas saka, ka baznīca, draudze nav vajadzīga, viņi atdalījuši sev no Kristus miesas. No Kristus atdalījuši īstenībā. Ja viņi tā cilvēki domā, tad viņi atceļ to, kas ir Kristus miesa, pareizi. Atceramies vecā derībā par Noā, par tiem plūdiem, kas bija. Atceries? Bija plūdi.
Un Dievs teica Noā, viņš teica, lai uzceļ šķirstu. Pareizi viņš teica, lai viņš uzceļ šķirsteni plūdu laikā, un kad Noā uzcēla šķirstu, cilvēki iegāja tur. Noā ģimene, ko viņš bija atstājis. Noā ģimenes iegāja šķirstā un zvēri visi iegāja pareizi. Un tur rakstīts, ka Dievs pats aiztaisīja durvis. Tā rakstīts. Tur nav rakstīts, ka Noā aiztaisīja, bet Dievs pats aiztaisīja durvis. Un Jēzus to saka, ka pēdējos laikos būs tāpat kā ūdensplūdos. Tāpēc mums galvenais ir saprast, ka visi cilvēki, kas nav baznīcā draudzē, viņi nomirs. Ziniet? Bēdīgi izklausās, bet visi cilvēki, kas nav baznīcā draudzē, viņi nomirs. Viņi neizies uz debesīm. Jo tikai būs glābta draudze, Kristus mies. Bībele par to saka. Nav rakstīts Bībelē, kad viņš paņems savu draudzi pie sevi. Tie, kas nebūs draudzē, viņi, kas neies uz draudzi, viņi nomirs. Es jau negribu jūs iebaidīt vai kā, bet tas tā raksta, tā saka. Un to saka Jēzus Kristus. Par to māca Bībele. Es jau to neizdomāju. Es jau varētu sludināt kā labāk cilvēkiem, bet jāsaka, kas ir rakstīts Bībelē, pareizi. Un es saprotu, ka nevar izglābties cilvēks bez baznīcas, bez draudzes. Nevar izglābties. Man tas mammai jāsaka, man mamma neiet uz draudzes. Es viņai saku, viņa ir Dieva, viņa visi sēž mājās, viņai pie mājas galvenais draudz, 100 metri no mājas. Neiet, viņa saka, viņai tur nepatīk tāda sieviete, tāda nepatīk. Viņa neiet tā kā pie Dieva, bet viņa skatās kā tur cilvēki. Viņa nepatīk kaut kāda cilvēka un neiet uz draudzi, dēļ cilvēkiem. Man nepatīk viena tanti draudzēt kaut ko. Un neiet uz draudzi dēļ viņas, ka viņa tur tāda, kas viņai. Es saku, aiziem mamma uz draudzi. Es saku, cik jau pēdējā, cik te viņa ir daudz jau gadu, 80 pār 84. Viņa jau ilgi, cik te jau dzīvos, tā uz zemes, vēl 10 gadu no augstākais. Un cik cilvēki dzīvo. Labi, 100 gadu dzīvot līdz 100 gadu. 120. Labi, 120. Bet vienalga uz draudzi vajag kaut kā iet, Viņa jau las Bībelit un tic, bet viņa neiet uz draudzēties. Bet Bībele saka, ka tie, kas nav draudzē, baznīcā, viņi nomirs. Varat arī sev pierakstīt, ja, kaut kur. Mums ir kaut kur pierakstīt. Kur Igori? Vismaz galvā atceries. Atceries, ka nav glābšanas bez baznīcas, bez draudzes. Un, piemēram, ja cilvēki domā, ka baznīca, draudze ir kaut kāda celtne, ja? Baznīca ir draudze, ir kaut kāda celtne. Viņi, piemēram, domā apmēram tā. Viņi saka, iesim, piemēram, uz pareizticīgo baznīcu. Vai uz Romas katoļu baznīcu, vai uz protestantu lūkšanas namu. Un cilvēki saka, iesim uz baznīcu. Mēs tā izsakāmies, pareiz tā. Bet, lai jūs zinātu, baznīca, jeb draudze, tie nav tie akmens mūri, tas sienas, bet tie ir dzīvi cilvēki. Pareizi? Cilvēkiem nepareizi priekšstats, viņi aiziet, es arī domāju, ka aiziet tur uz to lielo māju, tad ir viss kārtībā. Bet jāatceras, ka draudze, jeb baznīca, tie ir dzīvi cilvēki. Atceries, ir tā dziesma no dzīviem akmeņiem uzcelts Dieva nams. Tas ir. Krievu tūkojumā labi pateikt, šeit tur ir tikai viens vārds, cerkovs. Cerkovs. Gan draudz, gan baznīca. Jā. Jā, viņiem vienā vārdā viss ir atrunāts. Mums ir tā divu vārdi. Es nevaru, tāpēc man jāsaka, baznīca, jeb draudz. Ir kā tas, tāpēc mums tas kaut kā cilvēki nesaprot. Baznīca tūkojumā no grieķu valodas ir eklesia, un tas latviski nozīmē svētu cilvēku sapulci. Baznīcā ir cilvēku sapulcēšanās, sapulcēs cilvēki. Tā nav tā ēka. Cilvēki nepareiz priekšstats, viņi uzskata, un visi dodas uz to ēku, zini, un lielāk tie kupoli, vairāk tur tie visi, jo viņi domā, ka tas ir, tur ir tā ritīgāka tā vieta, zini. Bet viņi sakot, ka baznīca tā, grieķu valoda, tas tulkojums, eselēsija, tas ir svēta cilvēku sapulce vienkārši. Tas tulkojums no grieķu valodas tāds.
izrādās, ka baznīca ir cilvēki, bet ne akmeņi. Krieviem foršāk, viņiem cerkova, tas ir viss cerkova, draudze, cerkova, tā foršāk tas viss atverts vienā vārdā. Mums ir baznīca, draudze. Baznīca, tagad nevar saprast, zini. Nu, tāpēc tā cilvēkiem maldās tāpēc dēļ to, un arī tas, tā valoda mums tāda. Bet mums jāsaprot, ka baznīca, jeb draudze, ir cilvēki, bet ne akmeņi. Eklesijās, tas jaunajā derībā nekad nav minēta ar nozīmi baznīca vai ēka. Baznīca, ja draudze īstenībā viens un tas pats, kā tu teici, viens tas pats vārds. Zini, ka baznīca un draudze īstenībā viens un tas pats vārds. Es dzirdēju. Jā, tas dzirdējis. Bet tas nav skaidrams, ka tā ir ēka ar torni vai kupolu, ar krustu vai bez tā, zini? Cilvēki visi iedomājas, ka tev jāiet obligāti uz to vietu, kur tas krusts un tas lielā. Bet īstenībā tās ir veclaicīgi būvētas celtnes, saprot? Mūsdienās jau savādāk būvē. Un tagad uzcēla mūsdienīgi to celtni, tā uzreiz ir sekta. Tāpēc, ka viņi neatbilst tam viņu priekšstatam, kādai jābūt tam baznīcas templim, kur cilvēkiem sapulcēties. Ja tu noteikti jau kaut kādā viesnīcā vai noteikti, kur paši cilvēki uzcēluši no savādākā veidā, tad tas uzreiz viņiem neprasa, kas tur uzreiz viņiem sekta. Tu neej uz to ēku, no to. Bet jāsaprot, ka baznīca, ja draudze, tā nav celtne no ķīģeļiem un akmeņiem vai koka. Draudze ir celtne, kas celta no cilvēkiem. Draudze, baznīca īstenībā celta, kas no dzīviem cilvēkiem. Forši tā dziesma, no dzīviem akmeņiem ir celtas Dieva nams. Kā bija tā? Ir tāda? No dzīviem akmeņiem ir celtas Dieva nams. Jā, tāda forši dziesma latviešiem. No dzīviem akmeņiem ir celtas, nevis no tā kā cilvēki. Un cilvēkiem tāpēc ir slikts priekšstats par. Un par to arī rakstījis apostols Pēteris, viņš saka, ka Dievs ceļ savu draudzi kā no dzīviem akmeņiem. Es saprotu, ka mums jāiet uz draudzi, visiem jāiet, bet jāsaprot, ka ir tiešām tas veclaicīgs baznīcas un ir mūsdienīgs. Un cilvēki, nav jau slikti var iet uz to veclaicīgo to celtni, bet cilvēki nevar pieņemt kaut ko jaunu. Viņiem jābūt jāģērbjās pēc veco visu stilu, jāiet uz baznīcu pēc veco, slavēšanai jābūt pēc veco, tur viss, kas ir jauns, tas viņiem nav pieņemams, tas viss nav labi. Jābūt visi, tā kā, nezinu, cik tūkstoši gadus atpakaļ, zini. Tagad tas viss ir mainījies, pareizi. Tad ir bungas no sātne, cits ir sāk, tas ir kā palas psalmos, kas tur rakstīts, kā jāslavē Dievs, ar bungām un ar vijīgām dejām. Viņi nelasa salmus un saka, bungas no sātne. Tur ir rakstīts psalmā, ka tas Dāvids slavēja Dievu ar bungām un ar vijīgām dejām. Ar cīterām un ar stabulēm. Tagad vienkārši ir citi instrumenti, tad bija tie citi stabos un citādi bija, tad cita mūzika, bet bungas jau vēl ir, tur rakstīts. Kā tos ir bungas, uzreiz viņiem nav labi, tad tas ir no sātene. Es dzirdējis tā, ka tā. Tur un koku, tas ir tas pats ģitāri. Nu jā, tur citi instrumenti, viss ir laika mainās, arī apģērbi mainās. Mēs nevaram staigāt kā pirms 2000 gadiem, viss tur. Un arī tās celtnes baznīcas mainās. Mēs nevaram visu laiku būvēt vienādas vecmodīgas tādas celtnes. Cilvēki tādi jauni kaut ko mūsdienīgi. Un tas ir liela cilvēki. Nevar pieņemt moderno jauno nekādīgi. Tātad mēs sapratām, ka Dieva nams nav tikai akmeņi, bet tie ir dzīvi akmeņi, dzīvi cilvēki, pareizi. Un dzīvi, un tie cilvēki var sapulcēties īstenībā jebkur. Viņi var sapulcēties pat mājās, pareizi. Mājas grupiņā. Tā var arī mās draudzīt mājas grupiņā. Nav jau obligāti, nekur nav rakstīts, ka jāsapulcēs kaut kādā noteiktā tādā ēkā, zini. Jo Jēzus saka, jo kur 2 vai 3 sapulcējušies manā vārdā, es esmu jūsu vidū, pareizi. Manta evaņģēlija 18:20. Jo iet uz baznīcu kā uz ēku ir sliktāk nekā apmeklēt draudzi tā, saprot? Jo draudzi arī tad pastāv, ka tu izēj ārā no tās ēkas, pareizi. Draudzi jau vienalga ir. Tu beidzās dievkalpojums, tā ej ārā, bet draudzi jau nekur nepazūd. Viņām ir arī ārpus baznīcas. Tie ir dzīvi cilvēki. Tavu brāļu un māsu, pareizi, draudzi.
cilvēki nesaprot šito. Man arī uzdoja jautājums tāds muļķīgs internetā. Sekta, viņi pat nezina, ko tas vārds sekta nozīmē. Viņi tikai viņam tik patīk tas vārds sekta un uzkārušies uz to un tikai paši nemaz neiet vispār uz draudu, vispār nemaz nav ticība, bet visi sauc par sektantiem, ka tas ir slikti. Ne, viņiem, ja vēl tas vārds kaut ko viņiem nozīmē, viņi pat nezina, ko tas nozīmē. Vienkārši runā tikai. Nu, kaut ko grib pārmest. Jēzu jau arī Bībelē sauc par sektu. Nē, nu vienalga kā sauc, bet nu viņam jau, Gaurīt, nāc klausies. Pie sēdi klausies. Ej, tu kaut kur varbūt apsēdies. Tā nav tā kamerē priekšā. Jā. Ja tu ej uz baznīcu un izpildi kādu rituālu, pārmet krustu, piemēram, jā. Zin kā, citi iet tikai kaut tā kā uz rituālu. Nav jums kādreiz agrāk tā bijis? Man agrāk tā bija, ka es pašā sākumā. Ka izpildīt iet kaut kādu rituālu. Bet tā nav piederība pie draudzes. Man agrāk tā bija, es aiziet uz baznīcu, man pie netālu no mājām bija aiziet, tur pārmet krustu, tur viss, un iziet ārā. Arī, jā. Īstenībā tā jau nav piederība pie baznīcas, pie draudzes. Tā vienkārši ir, vienkārši izpild tos rituālus un viss. Tas vienkārši ir ēkas apmeklējums. Tas nav pat draudzes apmeklējums, tas to var saukt par ēkas apmeklējumu. Un tagad lasām tālāk 13. pāntu. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti, par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Es šo pantu jums gribu paskaidrot, lai jūs saprastu. Sapratīsiet, kad es izskaidrošu? Jūs varbūt arī saprotat, bet es sapratīšu, kā es to saprotu. Tas ir ļoti svarīgi. Ir rakstīts, ka mēs visi esam vienā garā kristīti. Nu, garā, tas svētā garā tas ir domāts, ar lielo burtu, svētā garā. Vienā garā kristīti par vienu miesu. Tas ir, mēs esam kristīti vienā baznīcā, vienā draudzē. Draudze ir miesa, par vienu miesu, mēs esam visi kristīti vienā draudzē, vienā baznīcā. Un es vēl paskaidrošu tā, lai jūs saprastu. Eksistē vispārējā universālā vispasaules draudze. Gauri, zini, kad ir universāla vispasaules draudze, milzīga. Un eksistē vietējā draudze. Ir viena liela, milzīga draudze. Bībele par to mums arī saka. Un ir vietējās maziņas draudzītes. Lai būtu daļa no vispārējās universālās draudzes, ir jābūt daļai vietējai draudzē. Vietējā draudzē, pareizi? Tu nevari būt arī visā lielajā draudzē, ja tu nebūsi mazajā draudzītē. Tā es sapratu. Jo mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu. Izrādās, ka svētais gars mūs kristī. Tur rakstīts. Mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu. Ko tas nozīmē? Kas nozīmē kristīt? Iegremdēšana nozīmē iegremdēšana. Ziniet, ko vārds kristīt nozīmē? Tulkojums ir iegremdēšana. Un svētais gars ņem tevi, mani un mūs iegremdē miesā. Tas ir Jēzus Kristus draudzē. Viņš mūs paņem un ieliek draudzē. Svētais gars mūs ieved draudzē. Saproti? Tas ir, ka mēs tiekam kristīti draudzē. Viņš ieved mūs draudzē. Un mēs visi esam dzirdināti, tur rakstīts, ar vienu garu. Ar vienu garu. Un tur teikts, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie. Tā kā, apmēram sapratat, kā tas viss apmēram ir. Un draudze augs un uz draudze nāks, mēs saprotam arī visdažādākie cilvēki. Nav tā, ka uz draudze nāk visdažādākie cilvēki. Aiga ir saskārusies. Visdažādākie. Nāks ļoti vienkārši cilvēki. Pareizi. Robertiņ, nāks ļoti vienkārši cilvēki uz draudzi. Pareizi. Nāks vidusmēra cilvēki un nāks arī ļoti bagāti cilvēki. Gauri, tu jau ir bagāts, laikam jau palicis. Nāks arī ļoti bagāti cilvēki. Nāks arī politiķi, ziniet. Mātiņa arī mājas pārvaldnieki nāks uz draudzi, tavs šefs nāks uz draudzi. Un draudzi augs, ziniet, un izaugs ļoti liela draudzi, laika, katra draudzi.
Un būs, mums jāsaprot, ka draudzē būs dažādi cilvēki. Bet zini, ko saka Bībele? Ko es gribēju par to pateikt? Ko saka Bībele? Bībele saka, ka svētais gars vienādi dzirdīs gan prezidentu, gan to, kas šodien atnācis no ielas un kam pat nav maize mājās. Svētais gars vienādi viņas dzirdīs. Tur tā rakstīts. Pat tam, kam nav pat naudīgi, būs maršruta autobus. Vienādi viņš dzirdīs ar savu garu un spēku svaidījumu gan biznesmeni, gan trūkumcietēji. Nav tā? Forši par to? Patīk tā? Nu kā? Tas ir tas, ko dara Dievs. Viņš būvē īstenībā, Dievs būvē un attīsta miesu. Viņš būvē un attīsta draudzi. Dievs attīsta draudzi. Zini, ka Dievs visu to dara. Tur rakstīts tā, jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Un ja kāja sacītu tā, ka es neesmu roka, es nepiedaru pie miesas, tomēr tā piedara pie miesas. Un ja auss sacītu tā, ka es neesmu acis, tad es nepiedaru pie miesas, tomēr tā piedara pie miesas. Ja visa miesa būtu acis, kur paliktu dzirde? Un ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža? Bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš gribēja. Iedzinājieties tajos vārdos? Pārdomājiet, ko es nolasīju? Bet zini, kā daudzi domā? Jūs pārdomājat, ko es teicu? Apmēram. Mājās var pārlasīt un pārdomāt. Zini, kā daudz domā, ka šeit ir komunists princips, draudzē. Tā kā komunismā, zini? Ka visiem jābūt vienādiem. Zini, kā bija komunismā? Viss, kā mums mācīja, visiem jābūt vienādiem. Nebija tā? Gauri, nebija tā, ka visiem bija jābūt vienādiem. Visiem bija jābūt nāc iekšā, sēdi. Niku sēdi tur, lai tuvāk, lai... Nē, lai tā kameriem nesēdi. Varbūt nesēdi. Patiesībā Bībele saka, ka draudzēja baznīcā visi cilvēki ir dažādi, pareizi? Ja nav draudzē, vai visi cilvēki dažādi? Vai mēs esam visi vienādi? Ko? Dažādi. Saprotat šo domu un to ideju? Bet mēs jau īstenībā bieži vien cenšamies līdzināties viens otram. Bet mēs tomēr esam dažādi. Un tu domā, kāpēc tā ir? Mums jau tā liekas, ka mēs esam ticīgi, pareizi? Mums jābūt ir līdzīgiem visiem. Man jābūt tādam kā tu, tev atkal jābūt kā es, tur zini. Bet Dievs saka, nē, miesas daļas ir dažādas, pareizi? To jau saka Bībelē, ka miesā daļas ir dažādas. Nu, piemēram, tā līdzībās, tur viss līdzībās rakstīts. Ja tu esi, piemēram, draudzē, un tu esi, piemēram, acis lomā. Nu kā miesai acis, ausis, roka, kāja, pareiz miesai. Piemēram, ja tu esi draudzē, tu esi acis lomā. Bet kāds ir, piemēram, ausis lomā? Kas tu esi kādā lomā? Nu tā interesanti. Tā kā teātrī gandrīz. Mēs visi esam dažādi, tāpēc jau ir Bībeles, ka mēs visi esam dažādi. Bet mēs visi varam izpausties individuāli, katrs savādāk, pareizi, tad ir draudzē. Tā Dievs grib. Dievs jau ir dažādi, viņam patīk dažādības, saprot? Jo katram ir, kā mēs no sākuma runājam, katram ir savs aicinājums. Bet īstenībā mēs visi kristieši, visi cilvēki, es saprotu, esam aicināti, lai realizētu Dieva plānu šeit uz zemes. Un lasām tālāk, tāpēc 19. pāntā lasām. Bet ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa, bet tagad ir daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag. Un atkal galva nevar sacīt kājai, man jūs nevajag. Nav tā. Laika paskaties uz Igoru un pasaka, tu man esi vajadzīgs. Nu, draudzē, ne jau. Tā nav.
draudzē vajag viens otram, mums vajag viens otrs. Man vajag Mārtiņš, es bez viņa nevaru ko izdarīt, viņam vajag viss te vajadzīgs. Man ir viss vajag. Saprotam, ka mēs visi sēžam draudzē, kas mēs visi te sēžam, mēs esam miesa, un tas ir reāli. Mēs esam Kristus miesa. Un kāds garīgajā pasaulē ir acis? Kas tu esi, Aiga? Acis? Acis. Bet kāds ir roka? Gauri, kas tu esi? Kāja? Bet kāds ir kāja? Nu tā līdzība. Aiga, kas tu esi padarījis? Es esmu smadzenes. Smadzenes. Tik nesaka, ka tu esi maz zoļs, zintiem. Tūzn vai bārba. Nu, tas tāds joks, bet... Jo tu raksti, lai arī kā nebūtu, mēs nevaram, acis nevar sacīt, tu rakstīts rokai, man tevi nevajag. Un atkal galva nevar sacīt kājām, man jūs nevajag, pareizi. Nevar tā pareizi, pretēji. Bet tie miesas locekļi, tu rakstīts, klausies, kas tu tālāk rakstīts 22. pantā. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi, tu rakstīts. Bet kas mums miesā izliekas mazāk cienījams, to mēs ietērpjam sevišķā godā, 23. pantā rakstīts. Un mūsu nepieklājīgie locekļi dabū sevišķu godu, bet pieklājīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesa ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīris lielāku cieņu. Tu domāji? Lielāku cieņu. Lai neceltos, kāpēc? Miesā šķelšanās, tur rakstīts. Lai locekļi saticīgi gādātu cits par citu. Saprotat, kā Bībele to visu saka, to jau nav esi izdomājis, tas ir rakstīts Bībelē. Un tur tālāk rakstīts 26. pantā. Un kad viens loceklis cieši tad visi locekļi, pareizi. Cieši līdzi visi locekļi. Vai kad viens loceklis tiek godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi. Mākat priecāties par citu panākumiem. Vai priecāties līdzi, nevis skaustu, zini? Tas arī ir tas, kas pirmiem bija rakstīts 13. pantā. Ja? Vienā garā kristīt. Jā. Ka mēs visi vienā garā, vienā. Ir tā līdzjūtība. Līdzjūtība, jā. Un ka mums jāiemācās arī priecāties. Ne tikai, ka mums kad ir grūti, bet iemācās, lai latviešiem jau tāda paraša skaudība. Kad citam iet labi, tad viņi skauž. Bet mums vajag priecāties. Ne jau visiem. Es jau arī te kaut kādu vienu piemēru, nedrīkst slikt neko teikt. Akalis aizmirst, ka nedrīkst neko slikt teikt, visi jāsaka labi. Un sevišķi es gribu izcelt 27. pantu, un 27. pantā rakstīts, bet tas ir pēdējais, tur apakšējais tas 27. Bet jūs esat Kristus miesa, un katrs par sevi esat locekļi. Mēs esam visi Kristus miesa, un katrs par sevi esat locekļi. Varam tagad pateikt, mēs esam Kristus miesa. Aigi, saka, mēs esam Kristus miesa. Un katram ir sava loma, sava vieta Kristus miesā. Mārtiņ, tu zini, ka katram cilvēkam tev arī ir sava vieta, sava loma Kristus miesā. Sava loma. Jā, sava vieta. Paklausieties, kas tālāk būs ļoti, man liekas, tāds interesants, ko es sapratu, Jo, kad, piemēram, ja, paklausiet, kad vienam cilvēkam viņa roka neklausa, ja, tā ir nopietna problēma, pareizi, ka nav redzējuši tādu slimu cilvēkam neklausa, kad ķermeņi dara. Bet zini, kas ir pats galvenais? Pats galvenais ir, es sapratu, ka pats galvenais miesā, lai mēs būtu paklausīgi kam? Galvai. Zini? Mēs būtu paklausīgi galvai. Un Dievs grib, lai viņa draudze ir paklausīga viņam. Kas ir galva? Kristus. Lai mēs būtu paklausīgi Kristum, Dievs grib. Kā locekļi, ja viņi neklausa viņa galvai, viņi darbojas ne tā kā pareizi. Nav redzējuši tie slimi tādi cilvēki, viņi pat saprot, ko viņi domā, visi, bet viņiem kaut kāds tās kustības problēmas, un viņiem tas rokas nedarbojas. Viņi neklaus galvai, saproti. Tas viņiem tāda, iedzīm kaita cilvēkiem, bet mums jābūt paklausīgi galvai.
Un paklausība ir veselīga pazīme. Es sapratu, tā ir veselīga pazīme. Mēs esam paklausīgi, ir veselīga pazīme. Bet nepaklausība, Lauriņa, ir slimīga pazīme. Es jau to pats saskāries, tāpēc es zinu, es jau arī nebiju paklausīts. Ko tu domā, es iepriekšā draudzē nebiju paklausīts, un es biju kā slims staigā īstenībā. Jo draudzē, kur cilvēki ir nepaklausīgi, viņi ir tik slimi, ka viņiem ir vajadzīga pat palīdzība, zini? Zini, ka cilvēki ir nepaklausīgi, daudz viņiem vajadzīga palīdzība. Un tā Bībele saka, un ja tu kā miesas locis nepaklausi, es tev teikšu, ka tev ir vajadzīga operācija. Mārtiņ, ja tu esi nepaklausīgs, tev vajadzīga operācija. Un vajadzīgs kāds, lai tevi izoperē. Nē, nopietni, līdzībās tas, protams, ir. Izoperē. Piemēram, ja tu esi pirksts, ja? Pirksts, piemēram, pirksts. Vai roka, ja? Un ja tu nevari izdarīt, kas tev vajadzīgs, realitāti, ja tu nevari izdarīt, kaut kādu veselības problēmu, ka tu esi slims. Un tā līdzībās. Tev vajadzīga operācija, pareizi. Piemēram, tev neklausas pirks, šitā te viņš ir, un tu nevari neko viņu izdarīt. Tev vajadzīga operācija, pareizi. Un tā arī realitāte arī draudzē tas pats. Tā līdzībās, bet Dievs grib, lai mēs visi esam paklausīgi galvai. Un mūsu galva, kā es teicu, ir Kristus. Jo Dievs grib, lai mēs esam, kas mēs esam? Vesels organisms. Draudze ir organisms, miesa. Viss tas ir pateicis līdzībās, saprot? Bet tas īstenībā reāli tā arī. Dievs grib, lai mēs esam vesels organisms un darbojamies šajā pasaulē kā vesels organisms. Un tad viss tas būs ok. Mums jau tas tā ir. Man patīk tas pāns, man patīk tas trešais, bet tas pēdējais. Bet ja jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi esat locekļi, bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Man patīk tas. Tas ir ļoti svarīgi saprast, ka mēs esam Kristus miesa. Kad mēs sākam saprast, kas ir draudze, tad es domāju, ka Dievs dod arī žēlastību mūsu garīgai izaugsmē, saprot? Kad mēs saprotam, kas ir draudze, ka draudze ir Kristus miesa un kā viss tas darbojas, un ka mēs esam paklausīgi Kristum, mums jābūt, un ja mēs to visu ievērojam, saprot, tad Dievs mums dod arī žēlastību, un mums arī garīgā izaugsme, garīgā sfērā mēs augam. Bet ir arī, saproti, bieži vien nav tā ievēroši, tā arī mēs ar Aigas ievēroši, bet tad mēs daudz ko esam sapratuši un pārdomājuši, bet nav tā arī jums bijis, ka draudzē vai mājas grupiņā ir atnāk cilvēki, kas galīgi, negrib klausīt, pareizi. Un tādi, nekrietni cilvēki, pareizi. Nekrietni. Nav tādi bijuši, un tu domā pie sevis, tu tā domā. Nav tā doma ienāk uz tev galvā, kad tie kristieši gan ir kaut kādi jocīgi. Nav tā iedomājuši, ka pasaulē cilvēki ir daudz labāki. Nav tā ir bijis, tā doma pēkšņi ienāk galvā. Bet tas nav laba doma, pēc tam es izstāstīšu. Bet nav tā pirmā brīdi ienāk uz domu galvā, ka un tas ir pa daži cilvēki tā, bet tu sāc domāt par visiem. Dēļ dažiem cilvēkiem tu sāc domāt par visiem. Nav tā, Aiga. Atnāk, piemēram, mums bijis mājas grupiņa, atnāk kaut kādi cilvēki tādi, brīžiem tādi bijuši, problēmas ar viņiem tik liels. Un tu sāc domāt, es Aigai saku, tā es pēc sevi domāju, pasaulē gan labāk tie cilvēki tādi gudrāki, viņi pilnīgi kaitīgi. Tā nav bijis. Ko, nav tā? Mēs par tā runājuši. Bet es pēc tam pārdomāju šito te, un man tā doma ienāca galvā, un kad pasaulē ir godīgāk cilvēki nekā draudzē, bet zin ko, Dievs man apturēja, Dievs man apturēja tajā brīdī, kad es sāku tā domāt. Zin ko, Dievs man teica, Kristus man teica, viņš man teica, ka tā ir mana miesa. Kā tu drīkst domāt slikti? Mēs jau visi, neviens neesam pilnīgs, pareizi. Kurš tad tev ir pilnīgs? Katram ir savu trūkumu. Mēs domājam slikti par saviem brāļiem un māsām īstenībā.
Man Dievs tā, kad es sarā iekšējās domās, tad, ko tu tagad runā? Tā ir mana miesa. Pieņem to cilvēku, kāds viņš ir. Eņģeļi tikai debesīs. Pieņem to cilvēku ar visiem tiem trūkumiem un lūdz par viņu, kalpo viņam, un viņš izmainīsies, tas cilvēks. 1. Korintiešiem 13. nodaļā rakstīts, ka Dievs tev mīlestību nepieļauj ļaunu. Jā, mīlestība nepieļauj, jā. Un es pēc to, ko man Dievs tā pateica manās iekšējā domās, es tagad vairs nepielaižu nevienu sliktu domu par draudzēm un par baznīcām. Arī par citām vairs. Man tā Dievs nesen to man pateica. Un es, kad runāju, es vairs neko sliktu par citiem arī nerunāju. Tā ir Kristus miesa, saprot. Un nav ko mums tiesāt tos cilvēkus, kas ir Kristus miesa. Tie pieder Kristum, pareizi. Un ja viņš gribēs tiesāt, tad Kristus pats viņus, Dievs notiesās, un Dievs zinās, ko darīt. Mums nav jātiesāt. Man tāds bijība radās, bet runāt slikti pret cilvēkiem, kas ir Kristus miesā. Un teikt kaut ko slikti. Un domāt, ka viņi ir sliktāk nekā tie, kas ārpus miesas pasaulē. Zin? Man pat bija pat domāt. Un Dievs man pateica stingrus vārdus tāds, ka tā ir viņa miesa. Ko es te tagad sūdzos, un ko es te runāju, un ko es te domāju. Un es tagad no šī brīža cenšos vairs tā nedomāt. Forši, ka tā Dievs uzrunāja. Jo tas ir īstenībā, es jūtu, tas ir tā kā grēks, domāt par sliktu pret saviem ticības brāļiem. Jo mēs visi esam Kristus miesa. Visi mēs esam Kristus. Mums katram ir jāapzinās, ka mēs neviens neesam pilnīgi. Kurš tad ir tas pilnīgais? Parādu. Neviens varbūt mēs neesam sasnieguši tādu super pareizību. Nav varbūt sasnieguši, bet un pat mēs līdz galam neesam apgraizīti tā kā cilvēki, ziniet, ka ir cilvēki ar neapgraizītu raksturu. Piemēram, tā ir, man tā iepriekšējā draudzē bija. Piemēram, ziniet, kad ir cilvēki tādi, piemēram, tu atnāc, apsēdies viņu vietā, viņš tev tā noliks ar tādiem vārdiem, tas draudzes brālis, bet vienkārši iesaprot, tādi ir cilvēki nepilnīgi, mēs tādi esam. Apgriezies un apsēdies pameklēt citu vietiņu. Ja zini, tu, piemēram, iesēdies viņu vietā, viņš pienāk klāt. Ar tādiem daudzstāvīgiem vārdiem noliks tev. Zini, tagad tās vietas būtu numurēts apmēram. Viņš tur katru reizi sēž tajā vietā. Nav tā bijis. Un tu tad apsēdies, tu gandrīz tā kā, būtu kādu noziegumu izdarījis. Nav vajag tā bijis, ka katram gandrīz bija savu vietu, kur mēs iepriekšējā draudz. Visi sēdēja tur katrs. Un mēs ar tie, kas ir ilgas gādas tur iedraudz, mēs jau zinām, ka tur nevar sēdēt, ka tur cits ir. Bet jauni cilvēks atnāk, viņš jau nezina, ka tur nevar. Viņš aizmīt apsēžas, tas pienākas kristietis klāt, un to tur, zina. Ko to iesēdies manā vietā? Kāds ir cilvēks var zināt, ka tā ir? Mēs tik saki, bet jāpieņem. Mēs neesam pilnīgi tā kā. Mums jāsaprot, ka ticīgi cilvēki mainās, ar laiku jau mainās. Un ka tā ir Kristus miesa. Galvenais saprast, ka tā ir Kristus miesa. Un viņš varbūt es domāju, tas cilvēks pusgadu tāds var būt pareizi, kādu ilgu laiku periodu kāds, bet pienāks brīdis, es ticu, viņš to visu nožēlos un izmainīsies. Arī tas lielais runātais, viņš paliks ar labu sirdi. Laika izmainās. Ne jau visu uzreiz, izmainās. Ne jau visu uzreiz. Cita ātrāk, cita vēlāk. Bet es domāju, viss mainās. Kas nāk uz draudz, uz baznīcu, viņa laika mainās. Mārtiņš arī mainās. Viss jau mainās. Zini, ka tas cilvēks, kas tev liekas, ka tas pats, tas lielākais, kas tur tas aizrādītais, beigās viņš būs laimnākais cilvēks draudzē, tur var gadīties, zini? Pat laimnākais par visiem. Jā, es tā arī novērojos, ka cits ir baigais tur bijis, tur nezinu kāds, tur beigās ar gadiņiem viņš paliek tik laipns un tāds izmainās. Jo viss mainās. Ja nevar nosodīt, mēs Kristus miesas nevajag nosodīt. Jo Kristus miesā mēs visi pamazām attīstāmies. Es jau teicu, pamazām attīstāmies. Un vajadzīgs laiks mums. Pareizi. Cilvēki tādi ir. Nevar jau uzreiz, tikko atnāk jauns cilvēks, reiz grib viņu viņš tā kā gaismas eņģels jau tur staigās un jau pēc pusgadu. Viņiem jau ir jāapgrājas viss savus raksturiņš un viss. Jāpamaina savu domāšanu.
Nu, man arī, kad ielika vadīt mājas grupiņu pirmā reizi, es sāku saprast, ka ir vēl arī cita pasaule. Nav tādā, kur es agrāk dzīvoju. Ka realitātē viss ir savādāk. Jo tev jāmīl tie cilvēki, jāmīl tas bombzīts, kas atnāk jāmīl. Zin? Nav viegli, viņš atnāk, viņam smird kājas, pilnīgi nevar nosēdēt. Viņam teks siekals ēdienā iekšā krīt, viss viņš noliecas pie galda, viss ēdienas ar siekalām, ko smēs, un tev jāmīl viņš. Jā, mīl, un iemācīt pamīl. Es nevaru paēst, mums tāds nāk, viņam teks siekals, viņš krīt, viņš noliecas viņam krīt siekals iekšā tam ēdienā, bet tev viņš jāmīl. Vienreiz viens atnāca ar tādām zeķēm. Viens atnāca ar tādām zeķēm, kad smirdēja, kurš novilk tās kurpes. Viņš nenovilk, viņš tikai ienāca. Ienāca, jā? Koridorī, bet es istabā jau sajūtu. Istabā. Bet tā ir Kristus miesa. Mīlaiga. Viennozīmīgi tā. Viņš apēd viss cepums un aizgāja. Jo es saprotu, ka, Zigo, es saprotu, taču ne visiem gājiem, ka Dievs tev sūta tāds cilvēks un pārbauda, vai tu ir spējīgs arī tādas mīlēt. Tu tik domā, viss tev nāks baigi skaistie, viss nāks baigi uzpacīšanas slipstīties ar visu kārtību, tur apģērbuši. Dievs, viņš tev speciāli Dievs ir tāds cilvēks. Iemācies mīlēt tos, un tad viņš tev iedos arī tos skaistos. Kamēr tu neiemācīs mīlēt tos bombzīšus un tos, kas smird un tos, kas tur ar netīrām zeķiem un kam siekals tā ēdina. Jā. Ai, paskaties uz Igoru, viņu saka viņam, tu esi Kristus miesa. Jā, tu esi Igorim Kristus miesa. Un tāpēc neapsaukāsim viens otru, kad tu esi tūzna vai kaut kāds tur bārda vai kaut kā. Mēs esam visi Kristus miesi. Un es sapratu, ka mums kristiešiem ir jābūt arī vērtībām kaut kādām. Ir pareizi kādām vērtībām. Un es pašā nobeigumā pateikšu, mums ir jāzina, ka katrs ticīgs cilvēks ir priesteris. Ziniet, ka katrs ticīgs cilvēks ir priesteris. Un par to saka Bībele. Izlasiet 1. Pētera 2.9. Tur rakstīts. Katrs ticīgs cilvēks ir priesteris. To saka Bībele. Tur rakstīts. Bet jūs esat izredzēti cilts, ķēnišķi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgā gaismā. Bībele saka, ka katrs ticīgs cilvēks ir priesteris. Katrs ir priesteris. Un zinu, ko tas nozīmē? Es tā pārdomāju, ka nozīmē. Varam arī pierakstīt, ka katrs ticīgs cilvēks ir kalpotājs. Tas nozīmē, ka tas priesteris ir tā kā kalpotājs. Tāpēc, ka priesteris ir kalpotājs. Un tas ir domāts kalpotājs cilvēkiem. Un katrs ticīgs cilvēks ir kalpotājs cilvēkiem. Tu arī kalpot kaimiņam, tu arī kalpot, kaut kādiem, raudzē kādam cilvēciem, kam ir veselības problēmas vai kaut ko tantiņai kādai palīdzēt. Un dažādi ir kalpot. Uz slimnīcu pie kāda aiziet. Un paši lielākie maldi ir, ka ienāk cilvēki baznīcā un zin kā domā paši lielākie maldi, ka ir ticīgi cilvēki, kas ir kalpotāji un ir citi ticīgi cilvēki, kas nav kalpotāji. Tie ir lielākie maldi. Jo īstenībā no pašas pirmās dienas, ka es pats sevi izstāstu, ka es nācu pie Dieva, jā, un ko es domāju? Es nemaz nezināju, es domāju, ka visiem tiem kristiešiem jābūt kalpotājiem. Man neviens nepateica, ka nevajag būt, ka var nākt tāpatās uz draudzi. Es domāju, ka visi, kad man uzreiz tā doma bija galvā, ka jābūt kalpotājiem. Un kad draudzē tanī stendē vasaras vai draudzē kaut kas notiek, kaut kāds remonta darba vai kur, es domāju, ka man jābūt tur. Man nemaz neaicināja, es pats atnācu, tīpai brīnos. Viņu nemaz neaicināju, viņš pats jau klāt. Es domāju, ka visiem jāiet. Es tik tagad aptvēru, man neviens nemaz nesauc tur. Es domāju, tur pateic, šodien būs tur draudzē kaut kas tur jādara, tur jāpalīdz, tur. Es jau klāt! Viņu nemaz neaicināja. Es domāju, ka es tā sapratu, ka visiem, man īstenībā neviens nepateica, ka nevajag. Es nezinu, kāpēc man Dievs tā pateica, ka visiem, ka jābūt tev, ja tu esi draudzē, tev jābūt kalpotājiem. Man tā bija, un es sāku kalpot no paša sākuma. Es redzu, ka trīs pasaules arī kaut ko jau mēģināju tur apartūru, tu nes jau tur, zinu,
Man jau jābrauc uz mājām, es jau nesaprotu. Es domāju, ka man tas tā jādara. Man nemaz neteica, ka man tur citreiz jānovāc apratu. Es domāju, ka tur visu nes, tā man arī nesi. Es citiet mājās, es domāju, kā tas var iet mājās? Kāpēc viņš iet viņš nes uz apatu? Man arī iet nes. Gaidu mājās man. Es nebrauc, es nesu aparatūru. Es tā domāju, ka visiem jākalpo. Un tā es darīju. Nu, jo es saprotu tā, kad es šodien, ja tu neesi kalpotājs īstenībā, Kristmiesā, tu nevari būt tā kā daļa no Kristmies, tu esi tā mirušā daļa. Tu esi loceklis, ja? Ja tu nekalpo, tu esi miruša daļa tādā miesā. Un es saprotu, ka mēs nevaram būt tā mirušā daļa. Nevaram būt. Jo es no pirmās dienas es domāju, ka katrs ticīgs cilvēks, es tā domāju, ir Dieva kalps, Dieva vergs. Ka viņš ir kalpotājs, es tā domāju. Tas nozīmē, es tā saku. Kā atšķirt, kuram cilvēkam tiešām ir vajadzīga palīdzība un kuram tā kalpošana vajadzīga un kurš vienkārši izmanto? Arī jā, tas ir kaut kā jāatklāja tev iekšā. Bet mums jābūt daļa Kristmiesā. Nav jau, es saku, obligāti, tai draudzi kaut kas jāatpalīdz vai kaut kas jādara. Vienkārši var cilvēkiem kalpot. Un tā visai tai dogmai, tai visiem, ko es tad runāju, tas mums jāiet sirdī. Un tad mēs dabūsim no Dieva svētības, kad mēs zinām, kad cilvēks sāk kalpot, tad viņš sāk svētības. Būs tā svētība. Jo tās visas, ko es tad saku, visas tās lietas, tas nes mums svētības. Jo katrs ticīgs cilvēks īstenībā ir kalpotājs. Un es domāju, ka vēlams jau mums grib apmānīt, ka tas tā nav. Bet īstenībā tas tā ir. Un ja tu to sapratīsi un pieņemsi, tev būs izaugsme tavā dzīvē, saprati? Un tu redzēsi Dieva slavu. Bet daudzi nezina. Tu zini, kas ir daudz, to cilvēku nezina. Un tā ir tāda kategorija cilvēku, ka vienkārši nezina, kad visiem jākalpo. Zini? Laurīm viss nezina to. Un tas ir rakstīts arī Bībelē. Laurīm, tas ir rakstīts Bībelē, ka daudz to nezina. Labi, paldies. Daudz to nezina. Un tas ir rakstīts Bībelē. Izlasiet Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa. Tur rakstīts, Dievs saka, Jēzus saka, es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Un ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļus nestu. Te ir runāts par tiem cilvēkiem, kas nezināja, ka katrs cilvēks ir kalpotājs. Jo daudz cilvēku nezina, ka jākalpo, un tas ir loģiski, un tā arī ir. Bet es, kad nācu pie Dievs, man tā iekšēji, es sapratu, ka cilvēkiem jākalpo. Un es sapratu, ka tas ir mans galvenais mērķis manā dzīvē. Un kad es sāku kalpot, es sāku nest augļus, sapratu? Es sāku nest augļus. Man jau tagad tā varbūt neiet tik labi šī brīdiņā, bet viss jau būs labi, bet es cenšos, un es domāju, Dievs man palīdzēs, un viss būs labi. Jo tur ir rakstīts, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk nestu augļus. Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa 2. pāns. Izrādās, ka pats Dievs strādā pie tā zara, kas kalpo. Zini? Vīna koks, mēs esam zari. Un Dievs pats strādā pie tiem cilvēkiem, kas kalpo. Viņš to svēta, un viņš iztīra, un lai tas cilvēks nest vairāk augļus. Tas ir tas, ko es šodien gribēju pateikt. Noderēja kaut kas tā? Jā. Es jau jums neuzspiežu, kā tas viss ir, tikai paši tā kā Bībelē to saka. Tas arī bija viss. Paldies, ka jūs klausījāties. Varat pacienāties un padzerties kafiju, parunāties, nav nekur jāskrien.